Maksimālais uzbrauktuves garums bez starpposma var būt 6 metri. Uzbrauktuves var būt ļoti dažādas, vienkārša veida, taisnas vai, piemēram, spirāla veida. Veidojot uzbrauktuves, svarīgi atcerēties, ka tās tiek būvētas ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī vecākiem ar bērnu ratiņiem un lieliski var papildināt ēkas fasādes dizainu. Jāatceras, ka uzbrauktuves lieto līdz pat 80% iedzīvotāju. Uzbrauktuves minimālais platums ir 1,20 m, jo jāpaturprātā, ka iespējami gadījumi, kad cilvēks riteņkrēslā brauc augšu, bet kā cits cilvēks nāk lejup. Pie uzbrauktuves lauzuma vietas jābūt atpūtas laukumam, 1,5 metrs reiz 1,5 metrs. Tā mēs atvieglojam cilvēkiem ar invaliditāti šķēršļu pārvarēšanu. Uzbrauktuvei attiecības starp augstumu un garumu ir 1:12. Tas nozīmē, ja augstums ir 1 metrs, tad kāpumam jābūt 12 metriem, jo pie šāda slīpuma pa uzbrauktuvi pārvietoties ir visvieglāk. Īpaša uzmanība jāpievērš margām abās uzbrauktuves pusēs. Margas ir divos augstumos, 70 un 90 cm. Riteņkrēsli var būt visdažādākie. Manuālie pavadoņa vadīti riteņkrēsli, bimanuālie, kurus vada pats lietotājs, un tie var būt gan parasti, gan speciāli domāti sportam un aktīvai atpūtai. Riteņkrēsli ar sviras piedziņu, kā arī elektriskie. Darba vietā lieti var noderēt zināšanas, kā rīkoties gadījumā, ja jāpalīdz izjaukt vai salikt riteņkrēslu. Piemēram, ja cilvēks ar invaliditāti atbrauc uz darba automašīnā, bet jums jāpalīdz viņam izņemt ratus no mašīnas un salikt. Lūk, aktīvie rati. Dažas lietas, kam jāpievērš uzmanība, izjaucot ratus. Sākumā noņemam roku balstus. Tad, piespiežot pogu, noņemam riteņus. Tad izskatās izjaukti rati. Lai saliktu ratus, sākumā jānofiksē drošības ritenītes, kas palīdz saglabāt līdzsvaru. Pēc tam jāpievieno sānu riteņi, tad sānu bortiņi, un visbeidzot uzliekam speciālo spilvenu. Parastie rati. Lai izjauktu ratus, ar speciālas sviras palīdzību tiek atbloķēti ratu riteņi. Tad tiek pacelti kāju kāpšļi, un detaļu noņem paceļot fiksatoru un atlokot kāpsli uz sāniem. Piespiežot fiksatora pogu, tiek noņemti roku balsti. Šādi rati parasti tiek salikti ērtības labad, lai tie aizņemtu pēc iespējas mazāk vietas. Pretizgulējuma spilvena riteņkrēslam ir paredzēta, lai izlīdzinātu ķermeņa radīto spiedienu sēžot ratos un izvairītos no izgulējuma veidošanās. Cilvēki var pārvietoties arī ar spieķiem, staiguļiem, dažāda veida kruķiem un citām palīgierīcēm. Ortozes un protēzes izmanto, lai kompensētu tās funkcijas, kas invaliditātes dēļ ir zudušas. Ortozes ir izstrādājumi, kas izgatavoti no mīksta vai cieta materiāla. Tās ir dažādām ķermeņa daļām paredzētas. Savukārt protēzes ir konkrētai personai atbilstoši medicīniskajām indikācijām izgatavot izstrādājumi. Cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Intelektuālās attīstības traucējumi ir stāvoklis, kad cilvēkiem ir nozīmīgas mācību un sapratnes grūtības, ko izraisa nepilnīga prāta spēju attīstība. Bet svarīgi ir atcerēties, ka cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem nav slimi. Viņiem ir nepieciešama viegli saprotama informācija un atbilstoša izglītība, lai varētu dzīvot, iekļauties sabiedrībā. Šo cilvēku galvenās vajadzības ir informācija viegli lasāmā valodā, ilgāks apmācības laiks, atbalsts darba vietā jeb darba audzinātājs un vieglāki darba nosacījumi. Cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem var strādāt dažādus darbus dažādās jomās. Kokapstrādē, no koka izgriezt dažādas lietas, plaši pazīstamas ir šo cilvēku veidotās rotaļlietas. Var arī aust, paklājus, segas, prievītes un no dažādiem materiāliem gatavot rotaļlietas. Atbalstītajā darbā darba audzinātājs palīdz atrast darbu, apgūt to un uzrauga darba kvalitāti, palīdz atrisināt konflikta situācijas un nodrošināt atbalstošu darba vidi. Cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem vislabāk saprot tiešu tekstu, spārnestas nozīmes. Viņi lieliski atceras simbolus. Darbā ar šiem cilvēkiem ir izmantojami pasaulē pieņemti attēli, jeb piktogrammas, kurām lieliski var parādīt, ko tieši jūs vēlaties cilvēkam pateikt. Tas ikvienam no mums palīdz justies drošāk un labāk orientēties vidē. Mēs visi esam cilvēki, un cilvēkiem ir raksturīgi baidīties no nezināmā. Mums katram sev ir jāuzdod jautājums, kas ir svarīgāk – cilvēks vai viņa invaliditāte? Vai varbūt tomēr ir svarīgi pieņemt darbā labu,
kvalificētu speciālistu, neatkarīgi no tā, ir viņam invaliditāte vai nav. Arī cilvēki ar invaliditāti ir labi speciālisti visdažādākajās jomās. Pārliecināties par to mēs varēsim tikai tad, ja mēģināsim.